nosaukums, kā būvēt labāk, kā labāk nebūvēt, ietver diezgan dziļu jēgu, gan tehnisku, gan es pat teiktu filozofisku, jo pirmā daļa, kā būvēt labāk, ietver labākas metodas, labākas pieejas, labākus materiālus, labākas tehnoloģijas, celt produktivitāti, kvalitāti, labāku rezultātu. Savukārt šī otra sadaļa, kā labāk nebūvēt, iezīmē mūsu kļūdas, mūsu varbūt zemo pieredzi, nepareizi pieņemtos lēmumus, nepareizi plānotās finanses, nepareizi plānotu procesu būvniecībā un netik jauku vai ļoti grūti dabūtu rezultātu. Un tad mēs analizējam tos cēloņus, kāpēc gāja tik grūti, kāpēc nav sasniegts tas, ko gribēja sākumā. Šajā pavasarī mēs īpaši iezīmējam pasūtītāju kompetenci publiskajā ēku būvniecībā. Iezīmējam vai izceļam šo kompetenci, jo redzam, ka viņa ir nepietiekama, ka viņa ir jāceļ, jo pasūtītājiem ir jāpieņem ļoti svarīgi un būtiski lēmumi no būves ieceres līdz pat būves eksploatācijai. Un ja trūkst kompetences, tur ir cēlonis kļūdām. Energoefektīvas ventilācijas sistēmas ir ventilācijas rekuperāciju. Ko nozīmē rekuperācija? Rekuperācija nozīmē, kad šī sistēma atgūst silto gaisu. Mēs konkrēti piedāvājam ventilācijas sistēmas, kas atgūst ne tikai silto gaisu, bet arī mitrumu. Šīs sistēmas var uzstādīt visās telpās, kā jaunbūvēs, tā arī renovētās mājās. Bet tomēr visprātīgāk ventilācijas sistēmu ir uzstādīt centralizētu risinājumu. Un, kā jau jūs redzat šajā objektā, to arī mēs esam realizējuši, kas atgūst kā silto gaisu, tā arī mitrumu. Tas, ko jūs uzreiz redzat, šeit ienākot iekšā šajā būvē, ir gaisa vadu sistēma ar difuzoru kārbām, kur tad tālāk stiprinās dekoratīvais difuzors. Apskatīsim pašu ventilācijas iekārtu, kas atrodas šajā te objektā garažā. Un šeit mēs redzam izolētos gaisavadus, kas atsevišķi vēl nav jāizolē. Šeit mēs redzam pieplūdes un nosūces šos te izvadus. Pašu iekārtu, kas šai būvei ir izvēlēta 250 kubikmetru jaudas. Šī iekārta vadīsies arī no aplikācijas un CO2 līmeņa sensora telpās, kas ir ļoti būtiski, jo ja iekārta vadās no CO2 līmeņa telpā, tad viņa praktiski ir autonoma. Tas vēl vairāk ietaupa klienta resursus, attiecīgi finansiāli, jo iekārta negriežās, pieņemsim, maksimālos apgriezienos tur visas dienas garumā. Ja? Viņa darbojas atbilstoši nepieciešamībai. Privātajā sektorā nav obligāti vajadzīgs ventilācijas projekts. Ja? Pilnīgi pietiek ar mūsu izstrādāto ventilācijas koncepciju. Šis ir tipveida projekts, 120 kvadrātmetru dzīvojamās platības liels. Un, attiecīgi, šeit mēs esam uzstādījuši šo ventilācijas sistēmu, kas aizņēma aptuveni 2 nedēļas, sākot ar plāna iesūtīšanu, projektu un piedāvājumu izstrādi, kā arī uzstādīšanu. Sistēma ir 250. iekārta, kas nodrošina 250 kubikmetrus gaisa apmaiņas stundā. Un šāda sistēma izmaksā ar visu darbu 4500 eiro. Pievienotā vērtība ilgtermiņā, es domāju, ka mēs varētu pat izteikt tādus 2 lielus punktus, kas ir varbūt pat 3. Tas ir veselība. Otrkārt, tā pasargā šīs būvkonstrukcijas tiešām no sēnītēm, pelēm sēnītes un liekiem mitrumiem, kas krājās telpās. Un, protams, pievienotā vērtība ir energoefektivitāte, ja, ko mēs nodrošinam būvēs, kad attiecīgi mums nav jāver vaļā logi, lai nodrošinātu šo svaigā gaisa pieplūdi. Un tādā veidā zaudējot, pieņemsim, ziemā savu piekurināto gaisu, ko vēlāk mums atkal nāksies kompensēt ar apkuras katlu. Ja? Tādā veidā mēs nodrošinām šo energoefektivitāti. Visiem iesaku
tomēr padomāt un neietaupīt uz ventilācijas sistēmu, jo gana daudz piemēru ir bijis, kad cilvēki mums zvana, interesējās par izbūves iespējām, kad māja jau ir gatava un kad jau ir kaut kādas negatīvās sekas. Visbiežāk tie ir liekie mitrumi, ar ko cilvēki netiek galā. Un tad jau ir īstenībā daudz problemātiskāk un arī jau daudz dārgāk to izdarīt. Jums ir nepieciešams kāpnes, jums ir aktuāli jautājumi par kāpņu izbūvu mājās, tad mēs varam palīdzēt. Mēs kā uzņēmums Latvijas tirgu strādājam jau vairāk kā 25 gadus. Mēs esam 7 cilvēku komanda, visus procesus veicam mēs paši. Tas nozīmē, ka klients var mums uzticēties, un tā noteikti ir tā mūsu pievienotā vērtība. Vērš uzmanību, ka kāpnes jau sen vairs nav tikai augšā lejā, bet nu jau kaut kas vairāk. Pirms kāpņu iegādes uzdodiet sev jautājumu par to, kādas tās kāpnes būs, kā viņas izskatīsies, kā viņas atradīsies telpā un par to, cik ērti viņām būs tikt augšā un lejā. Mēs esam izstrādājuši pieeju, kā jūsu sapni īstenot dzīvē, balstoties uz ilgadēju pieredzi kāpņu izgatavošanā, montāžā un projekta izstrādē. Viss sākās ar konsultāciju un kāpņu uzmērīšanu, pēc kuras seko kāpņu projekta izstrādāšana un nonākšana līdz vizualizācijai, ar kuru tālāk tad mēs strādājam priekš izgatavošanas, un pēdējais process ir pat montāža. Mēs piedāvājam strādāt ar visa veida koku, bet populārākais Baltijā ir priede, bērs, osas ozols, ko mēs arī lielā apjomā turam sev noliktavā uz vietas. Koks kombinācijā ar metāla reliņiem vai, piemēram, stikla margu. Bieži nākās dzirdēt mītu par to, ka koka kāpnes čīkst. To mēs varam atspēkot, jo mūsu tehnoloģija ar pareizu biezumu, materiālu izvēli, kvalitīvu izgatavošanu un kvalitīvu montāžu, to visu var, un jūsu kāpnes nekad nečīkstēs. Uz izstādi esam atraduši Oša masīvkoka kāpnes. Šajā gadījumā šeit ir unikālās formas ar liektu, apaļu, margu un vaigu. To mums ļauj īstenot gadiem attīstīt tehnoloģija, kura ļauj izvairīties no liekiem kāpņu balstiem, no laustām līnijām, padarot kāpnes plūstošas un telpā ieintegrētas. Ja runājam par materiālu apstrādi, tad izvēles ir daudz un iespējas dažādas. Šajā gadījumā ir beicēts, varam krāsot, eļļot, sedzošu krāsu. Mūsu pieredze ļauj kāpnes izgatavot un uzstādīt jebkurai kāpņu zonai. Vai tās ir 3 pakāpienu kāpnes vai 3 stāvu kāpnes, praktiski ierobežojumi nav. Mūsu produktu klāstā ir ne tikai kāpnes. Strādājam ar visāda veida virsmām no masīvkoka. Tas ir galda virsmas, virtuves virsmas, palodzes, iekšdurvis, durvju kleidas, grīdlīstes. Strādājam arī ar plātņu materiāliem, iebūvētie skapji, korpusu mēbeles. Viena no vērtībām ir ilgmūžība, kas savijās kopā ar kvalitāti un estētiku. Mēs strādājam pēc devīzes kārtīgas kāpnes, kas nozīmē, ka kāpnes gan ir kārtīgas pēc tīrības, gan kārtīgas pēc savas formas un funkcionalitātes. Cilvēkam dzīvojot privāti mājā, noteikti viena no galvenajām lietām būtu komforts. Un, lai nodrošinātu pilnu komfortu, vajadzētu izvēlēties apkures katlu, kuram ir pilna tīrīšanās, pilna automātika. Viņš var vadīt attālināti, redzēt, teiksim, granulas beigušās. Viņš jau zinās to laicīgi. Attiecīgi, ja katls tīrīsies pats automātiski, gan siltumaina daļa, gan pelnu daļa, gan degļa daļa, cilvēkam būs reti jāiet klāt pie tā apkures katla. Un tas savienojumā tā automātiskā tīrīšanās ar augstas klases automātiku, protams, arī dos papildus ekonomiju cilvēkam.
ir Latvijā visplašākais apkures iekārtu klāsts, mēs varam piedāvāt gan mazākai mājai, gan lielākai mājai. Un attiecīgi apsakojot šo te objektu, veicot bezmaksas projektu katlu mājai, kur klients ietaupīs līdz pat 1800 eiro ar šo izbraukumu. Mēs izstāstīsim un parādīsim, kāds būtu tas labākais risinājums, un līdz ar to katrs ir savienojums ar esošo apkures sistēmu. Ja ir viena vai divi staba dzīvoklis, noteikti vieni no tādiem top labākajiem produktiem būtu šie kondensācijas tipa katli. Ir no mazākām jaudām, sākot no šiem te 40 kvadrātmetriem līdz 70 kvadrātmetru, 80 kvadrātmetru dzīvokli. Vienalga, cik būs kvadrātmetri. Pie tā konkrētās nepieciešamības mēs jums varēsim piemeklēt pareizo apkures katlu. Ja jums ir privāta māja, jūs varat izmantot zemes siltumsūkni. Tas, kas būs vienmēr visaugstākā efektivitāte un visekonomiskākā lietošana pēc enerģijas patēriņa. Mēs varam jums arī nodrošināt pilnu uzstādīšanas ciklu, tātad no iegādes līdz siltai mājai. Ja jūs mājā uzstādām jaunu Vailanta apkures katlu vai jau ir esošais apkures katls, viņus varam aprīkot ar šīm automātikām. Gan telpas termostats, gan jau lielāks vadības panelis, kā arī ir iespēja vadīt attālināti, kā jau es iepriekš minēju. Cilvēkam, kurš ļoti bieži ceļo un grib iekonomēt uz apkuras izmaksām, šāda veida vadība ir pats labākais, kas vien var būt. Šie katli ir dabūnami, nopērkami visos mūsu veikalos SB Siltumtehnika visā Latvijā. Un visa prece ir pieejama noliktavā, gan arī rezervas daļas pēc garantijas apkopēm. Mums mājās ir trepes. Viņas ir labas, bet gribās, lai viņas būtu vēl labākas. Idejas ir, bet kā to paveikt? Tāpēc mēs pieaicinājām ekspertu no Osmo, eksperts Agri. Agri, es zinu, ka tu jau esi ienācis. Nu ko? Rādi sākumā tu? Gribās atjaunot. Un ko darīt? Ar ko sākt? Mēs redzam jau labu laiku nostāvējuši nokalpojuši koka virsmas. Ja? Un te ir varianti vairāki. Viens varbūt vienkāršākais, no vienas puses, var mēģināt mazgāt šīs virsmas. Bet tā kā tas kultūras slānis jau ir ieaudzis diezgan pamatīgi, tad mana rekomendācija droši vien būtu veikt slīpēšanas darbus un pēc tam veikt pilnu apstrādi, ja, no visām pusēm. Galīgiem sliņķiem varbūt, kad var arī izstrādāt tikai pa tik galā ar vienu, ja? Jā, bet saprotiet, uztaisīsi primāri pilno darbību no visām pusēm. Tev pēc tam būs profilakse jāveic tikai virsējas kārtības apstrāde. Tad labāk vienreiz izdari kārtīgi un pēc tam dzīvo mierīgi. Ja? Labi. Šajā situācijā labākais risinājums būs skrūvēt nost, veikt smuku sagatavošanās, slīpēšanas darbus pirms apdars un pēc tam jau apstrādāt, mēs montēsim klāt. Sākam ar raupjāka grauda papīru, ja? Un soli pa solim ejam līdz aptuveni P120. Ja? Tas ir ļoti būtiski, šis P100, P120 grauda lielums, jo tālāk apdari mēs veiksim ar cietām vaskaļām, kurām ir arī jāiesūc tajā koksnē. Ja noslīpēs smalkāk, tā ir diezgan tāda izplatīta kļūda. Ja noslīpēs smalkāk, tad teļa vairs nevar sasūkties. Nu redz, tev ir kaut kāda knifi, kas ir jāzina, ja? Tāds mazas niansītes, ja? Bet kuras savukārt ievērojot, tu veic šo te pilno apstrādes ciklu, un tas kalpošanas laiks pēc tam tev ir diezgan neierobežots.
atkarībā no noslogojuma pakāpes, tu vari veikt tik pa brīdim vienkārši profilaks. Labi, nu ko? Nu tad ķeramies klāt. Ja mēs esam spējuši to detaļu jau noskruvēt nost, tad pārsvarā mēs arī izmanto saucamo lences slīpmašīnu. Tā ir šitā, ja? Jā, ar kuru attiecīgi ar aupjāku papīru noņem to pirmo slāni, pēc tam liec mazāku papīru, ja? Un beigu slīpēšanai jau izmanto orbitālās. Arī ar vairākiem papīriem, soli pa solim, ejot līdz 120. numuriņam. Jā, es gribēju tieši prasīt, jā. Ja ir normāla virsma, tad bieži vien pietiek to pašu 80. Tas ir jāvadās katru reizi pēc konkrētās situācijas. Un apdari, protams, sāksim no kreisās puses, ja, lai pēc tam mēs varam apstrādāt labo pusi. Darba zonu. Ja. Pirmais vienmēr ir kreisais, ja to mēs pēc tam varam mierīgāk apgriezt otrādāk, un viņi mums tik ļoti neietekmēsies. Pareizi, jā. Sākam ar to, ko nelieto, un tad to, kur neredz, jā. Aiziet, darbojas. Ar mūsu materiāliem strādāt ir ļoti, ļoti vienkārši. Te es esmu izlīdzis dažādas variantus, kā mēs varētu veikt šo pašu eļošanas procesu. Tā kā virsma mums ir noslīpēta, sagatavot, mēs redzam, ka parādījušies kaut kāda mikrodefektiņa plaisiņas. Ko daram? Špaktelīt. Tam ir divi varianti špakteles osmo. Viena, tas ir mikroplaisiņām, špaktele jau gatavajā tonītī. Ja ir virsma lielāka un vajag vairāk, teiksim, defektiņus labot, varam izmantot špakteli, kura sajaucās ar slīpēšanas putekļiem. Virsma ir gatava, sākam veikt pašu eļošanu. Ar ko eļot? Te ir daudz un dažādi varianti, daudz dažādas iespējas. Kā pirmā, varbūt pati senākā metode, ko visvairāk izmanto, ir ar lupatiņu, ar salvetīti, vai mūsu gadījumā ir speciāli mikrošķiedras salvetītes, ar ko varam uzklāt šo visu. Vienmēr jāatcerās, ka nevar tā vienkārši pateikt, šis instruments viena kārta vai tam līdzīgi. To vajag vienmēr izdomāt, sarēķināt, saplānot atkarībā no vēlamā rezultāta. Šajā gadījumā mēs izvēlēsimies rullīti, klāsim divas kārtiņas, un ar šīm divām kārtiņām pilnībā pietiek, lai virsma arī ilgstoši kalpotu. Vienkārši standartā, piemēram, dzīvojamā ēkā, tāds vidējais kalpošanas ilgums, no pieredzes, ka mēs ir, šie 4-5 gadi arī tas termiņš, kad veic tādu profilaktisko virsmas uzkopšanu. Un ko šādā veidā izdara? noņem spalvu. Noņem spalvu. Tā, ko mēs izmantosim kā materiālu? Tā būs Harto Show Original, cietā vaska eļļa, pusmatēta, bezkrāsaina. Uzrulēsim tagad vienu kārtiņu, apstrādāsim mēs kreiso pusi. Jā, tā kā jā. Viņa nožūs. Nākošā dienā tu jau vari izmantot apdarēji otrai kārtai. Ja? Un tad tu skaties pats. Žūšanas laiks pēc apstrādes ar rullīti vajadzētu 24 stundas pagaidīt. Līdz nākošai kārtai. Tas nozīmē, ka praktiski man ir vajadzīgs 48 stundas, aptuveni. Jā, bet atceries, ka tu liec eļļu, ka tev nav jāgaida tās tradicionālās entās dienas, kamēr viņi nožūs. Tas ir ļoti ātrs process. Ja mēs liktu ar smērēšanas metodi, tas process būtu ātrāks. Mēs varētu, teiksim, vienā dienā uzlikt 2 vai pat 3 kārtas. Bet te ir jāskatās šis te pīrāgs, ko mēs iegūstam. Mēs esam nolēmuši taisīt tā, lai nopietni pakāpieniem, lai noturība un tiešām ilgmūžīgi. Tātad uz vienu pakāpienu, lai viņu varētu pielikt un aizskrūvēt un aizmirst? 2 dienas. 2 dienas. Jā, tieši tā. Tas ir tas, ko es gribēju. Priekš apdars ar eļļu, tas ir ļoti, ļoti pat maz. Ir jau vēl viens variants, ko tu vari darīt. Tātad mēs tagad apstrādāsim kreiso pusi. Jā. Apmetīs riņķi. Jā. Apstrādās labo pusi. Jā. Rīt, kad nožūs, tu jau vari uzskrūvēt virsū. Un pēdējo kārtu uzlaist jau uz uzskrūvēt. Improvizācijai vieta ir, jā. Tieši tā. Labi, ok.
Jau pietiek ar vienu tādu mērcienu un tādu sajūtu, ka te pietiks. Gandrīz pa daudz. Vēl jā, tāda gandrīz tā čurkstēšana katrā ziņā vēl nav. Izvēloties eļļas, jūs varat izvēlēties arī tonētu virsmu. Ne tikai bezkrāsainu, dažādas spīduma vai matējuma pakāpes, bet arī iegūt sev vēlamo nokrāsu, kas vairāk jums iederās attiecīgā interjerā. Populārs jautājums, protams, ir, kā tā virsma kalpo, kā viņa kopjama, cik ilgi kalpo. Ņemot vērā, kad virsma ir dabīgais materiāls, protams, mēs nedrīkstam aizrauties ar kaut kādām sadzīves ķīmijām. Bet kas ir plus, pat ja esam aizraušies, mēs ļoti vienkārši varam šo virsmu atsveidzināt. Pārmazgājam un liekam jaunu slāni virsmu, kas nebūs iespējams strādājot, teiksim, ar lakām. Ja? Parasti, ja ilgtermiņā mēs domājam, tad pārsvarā paliek pie šiem eļļas vasku sistēmām, jo tas ir vieglāks atjaunošanas process, kas ir ļoti būtiski. Ja mums nav vajadzīga tā pārslīpēšana, atkal putekļi pa gaisu, un tas ir vienkārši pārmazgājumi. Ja. Ikdienā savukārt kopšana ir vienkārši tīrs ūdentiņš, vai var iegādāties speciāli eļļas pieniņu, ko pievieno ūdenim klāt. Katra gada labākā būve ir tāds profesionālu pasākumu komplekss, kurā mēs izceļam labos piemērus, profesionālos piemērus, rādam citiem, rādam sabiedrībā, kā var labi, kvalitatīvi, produktīvi. Un arī redzam tendences, kas varbūt neizdodās tik labi, un par tām arī runājam un stāstam, kas ir jādara, lai to labotu. Gada labākā būvē žūrijā ir pār par 40 ekspertiem, un visas pieteiktās būves tiek apmeklētas dabā, runāts ar arhitektu, runāts ar būvnieku, runāts ar ēkas cilvēkiem, kas ēkās dzīvo un apsaimnieko viņas, un līdz ar to gan no dokumentiem, gan no redzētā un stāstītā ir apkopots rezultāts, kura ir izcilākā, kura ir labākā.